bet mums ir jāizstāstā par īpašo ļauno garu aizbaidīšanas akciju, ko mēs rīkojam sadarbībā ar Tirdzniecības centru Mols. Un ko tas nozīmē? Elī, tas nozīmē to, ka ir jāizšuj, jāuzglezno un jāizveido kāds īpašs mākslas darbs un jānosūta mums Elīs jau 17 LV 1050 vai arī uz Tirdzniecības centru Mols. Jā, jāsāk pie informācijas. Jā, un, protams, jūs varat izveidot savu interesanto mākslas darbu, un, protams, jums ir jāizveido kāds savs mošķis. Lūk, šeit mums ir daži mākslas darbi. Šo ir zīmējusi Nora, un tā ir Valpurģu nakts. Nu, tur ir mazās raganiņas, tur ir daudz mazas raganiņas. Klā, Māri, šeit ir interesants paraksts, Raganu padomes līnīdejas. Jā, redz, Raganu padomes. Jā, labi, bet rekur mums ir atsūtījis Emīls Bajārs šādu te zīmējumu, jā. Rekur ir, te arī tur netrūks. Man liekas, tas viss notiek mežā, arī kur raganiņi ir. Gana vilks, gan arī citi zvēri. Labi, paldies tās, Emīlam. Jā, lūk, arī šeit ir Diānas darbiņš, un šis, Māri, ir pavisam interesants, manuprāt, kas ir ko tu tur savās rokās, vai ne? Šito te uzreiz rādu, jā? Nu, rekur, lai nesabīstas varbūt skatītāji, jā? Rekur mums ir arī Jānis Bajārs ir atsūtījis, jā? Rekur šādu te skaistu mošķu mākslas darbu. Ļoti skaists mākslas darbs. Jā, protams, ir jāatgan arī tas, ka katrs mākslas darba autors saņems dāvanu no veikalu Piki Mondi, un ik viens šis darbiņš būs redzams jau no šodienas, starp citu, Tirdzniecības centra Mols jauno mākslinieku galerijā. Un vēl ir jāpastāst arī tas, ka var ik viens bērniņš nākt uz Tirdzniecības centru Mols un... Rotaļu laukumā Annels uzzīmēt. Jā, tātad nav īpaši jāsagatavojas mājās un varbūt ir kāda problēma ar krāsām vai ar papīru, tad droši var doties uz Tirdzniecības centru Mols un tad tur rekur rotaļu laukumā Annels arī visu saņems un uzzīmēs. Jā, bet tagad gan informācija arī bērnu vecākiem. Lūk, bērni var aizvest uz šo rotaļu laukumu. Es sagatavojos ļoti daudz informāciju. Tad lūdzu, Māri, jā. Tātad pirmkārt, vecāki, jā? Bet pagaid, sākumā izstāstam, ka tas ir zelta rudens lotereja. Zelta rudens lotereja, bet lai viņā piedalītos, ir jāizdara sekojošas lietas. Tātad pirmkārt, jāiepērks jebkurā Mols veikalā vismaz par 10 latiem, jā? Jāsaglabā pirkuma čeks, jo bez tā nekāda pierādījuma nebūs par to, ka jūs piedalāties šajā akcijā. Jāizpilda Mola mājas lapā atrodama anketa, ja? Tātad www.mols.lv. Ja? Jā. Un? Rekur, tu pa dāvanām pastāst varbūt. Par dāvanām, jā? Nu jā, katru dienu kāds no loterijas dalībniekiem vinēs dāvanu karti 100 latu vērtībā, bet 30. oktobrī būs viens laimīgais, kurš saņems Galaktiko zelta dāvanu karti 1000 latu vērtībā. Un zini, kas ir pats galvenais, ka Galaktikā šīs te dāvanu kartas, viņas var izmantot vairākas reizes, respektīvi nav jāizmanto vienā reizē tur uzreiz 1000 lati, bet katru reizīt, tur iepērcies un tā kā ar kredītkarti vienkārši tā summiņa sarūk, bet vienā reizē nav jāizstāv. Tātad ļoti laba dāvana, ir vērts doties uz Tirdzniecības centru Mols. Bet tagad